Šis būs stāsts par kādu meiteni vārdā Dārta. Dārta ir tikko pabeigusi vidusskolu, taču viņai nav ne mazākās nojausmas, ko viņa vēlās studēt un kas viņa vēlās būt. Dārta pieņem lēmumu, ka noderīgāk būtu atrast kādu darbu. Dārta sāk meklēt darbu dažādos interneta portālos un uzdurās sludinājumam, kur Nīderlandē kādā viesnīcā tiek meklēta apkopēja. Dārta nolēma pieteikties. Dienā, kad ir plānots lidojums uz Nīderlandi, Dārtai tiek atsūtīta ziņa, ka viss pārceļās nedēļu uz priekšu. Paiet nedēļa, un Dārta ierodās lidostā. Viņu sagaida konkrētās darba aģentūras pārstāvis, kas dod parakstīt jaunu līgumu, jo tā kā viss pārcēlās nedēļu uz priekšu, nesakrītot datumi. Jaunais līgums esot tieši tāds pats kā iepriekšējais, līdz ar to nesot jēga neko lasīt, kā arī tam nepietiekot laika. Ierodoties Nīderlandē, Dārta dodas uz savu darba vietu, kur viņu sagaida viesnīcas administrators un stāsta, ka esot dažas problēmas formalitātēs. Viņai jānodod sava pase, kā arī jāiemaksā 500 eiro ķīles nauda. Dārta ir neizpratnē. No kurienes radušies šādi noteikumi, ja līgumā nekā tāda nebija? Kas mani sagaida tālāk?